Māja sākumā visā Eiropā tiek atzīmēta sirds mazspējas diena, lai atgādinātu šīs slimības profilaksi, ko ik viens var darīt savas sirds veselības labā, lai nenonāktu līdz šai diagnozei, kā arī pievērst uzmanību tam, kā ikdienas dzīvi iespējams uzlabot sirds mazspējas pacientiem. Sirds mazspēja ir tāds organisma stāvoklis, kad sirds funkcijas traucējumi nespēja apgādāt pārējos orgānus atbilstoši to metabolajām vajadzībām. Līdz ar to pacientiem ir ne tikai šie sirds mazspēja raksturīgie simptomi, elpas trūkums, tūskas, nespēks, bet faktiski ļoti bieži parādās arī citu orgānu traucējumi. Visbiežāk tā ir nieru mazspēja, jo nieras netiek pietiekami apgādātas ar asinīm, arī galvas smadzeņu darbības traucējumi. Un līdz ar to sirds mazspēja kopumā varētu tikt uzskatīt nevis tādu atsevišķu slimību, bet veselu sindromu, kas lielā mērā ietekmē organismu funkciju kopumā. Pirmkārt, lai sirds būtu vesela, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, ir pareizi jāēd, jāizvairās no trekniem produktiem, kas satur piesātinātos taukus. Ir arī regulāras fiziskas aktivitātes vēlamas. Noteikti ir jāizvairās vai jāatmet tādi kaitīgi ieradumi kā smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, jāseko līdz asinsspiedienam, pulsam. Pulsu mēs varam noteikt pavisam vienkārši, pieliekot labās rokas 2. un 3. pirkstu pie radiālās artērijas plaukstas locītavas pamatnē un sataustot pulsu, mēs vienkārši skaitam, cik pulsa sitienus jūtam 30 sekundes. Šo skaitli pareizinot ar 2, mēs iegūstam sirdsdarbības skaitu minūtē. Sirds mazspējas diena vairākus gadus tiek atzīmēta arī Latvijā. Jau 2. gadu pacientu biedrība par sirdi.lv to organizē kopā ar Latvijas kardiologiem. Pasākumā tika aicināti sirds mazspējas pacienti, viņu tuvinieki, draugi un atbalstītāji. Salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, Latvijā nav pieejams šādas sirds mazspējas klīnikas, kurās cilvēki varētu doties, konsultēties, saņemt atbalstu, palīdzību, ieteikumus savai dzīvei. Tāpēc mēs kā pacientu organizācija kopā ar kardiologiem nodrošinām šādu iespēju vismaz reizi gadā, kad tiek atzīmēta sirds mazspējas diena, lai nāktu pretī šiem pacientiem, sagatavot viņiem materiālus, pastāstīt, kā sadzīvot ar šo slimību. Un mūsu valstī arī ir izveidojusies tāda situācija, ka mazspējas pacientiem krīzes laikā tika samazināta arī kompensācija medikamentiem, ko viņiem ir jālieto. Un šī ir tā pacientu grupa, kas bez medikamentiem faktiski nespēja vispār kvalitatīvi dzīvot, un tā dzīvības krietni samazinās. Tas ir vēl viens no tiem stāstiem, ko mēs vēlamies ar šiem pasākumiem sasniegt. Tas ir vērst arī lēmumu pieņēmēju uzmanību par to, ka pacientiem ir nepieciešama pilna ārstēšanās pieejamība, tā skaitā gan pieejamība pie ārstiem, iespējams arī kādu dienu šādas klīnikas sirds mazspējas, gan arī pieejamība pie medikamentiem. Neskatoties uz to, ka sirds mazspējas pacientiem ir fiziski grūti apmeklēt šos pasākumus, viņi labprāt izmantoja iespēju tikties ar ārstiem, uzdot jautājumus un saņemt papildus informāciju par savu slimību. Man dod pieredzi, par cik mums ir katram sava diagnoze, kam ir saistīts ar, kam ir stenti, kam ir sirds mazspēja, kas baidās no infarkta, kam ir iespēja uz insultu. Visas šīs lietas, tas to biedrībā mums stāsta. Dakteri stāsta, citi speciālisti, citreiz arī tie ne tikai kardiologi, bet arī tur tie, kas ir fizioterapeiti, sportisti, masieri. Māca mūs dzīvot, negulēt, bet kustēties. Jo mēs esam kustīgāki, jo mēs esam, kas kustīgs, tas lustīgs, nepavēlti šis teiciens.